Sveicināti! Šodien pārstādīsim Miltoniopsis orhideju. Kā jūs redzat, man viņa ir gandrīz noziedējusi, un būtu laiks viņu pārstādīt, jo viņa ir nopirkta veikalā, kā jūs redziet, sakņu sistēma ir izlīdusi pa pusē no poda, un būtu viņa jāapskatās, pirms viņa sāk dzīt jaunas pseidobulbas. Tad to arī šodien darīsim. Tā Miltoniopsis orhideju pārstādam ļoti līdzīgi, kā mēs to darītu ar Phalaenopsis orhidejām. Paspiežam podiņu, lai tur viss iznāk skaisti ārā, un hopā, visu dabonam no orhidejas ārā. Tā, tas, ko es izdarīšu, es nogriezīšu šo ziedkātus, jo ziedi ir gandrīz noziedējuši, un viņi vairs neizskatās skaisti, bet es gribētu, lai man orhideja tagad saņemās, sāk atkal dzīt jaunas pseidobulbas un audzēt jaunus ziedkātus. Tā, šos kociņus nemetiet nekad ārā, jums viņi noteikti uz priekšdienām noderēs vai nu jaunajiem ziedkātiem, vai nu lai orhideja varētu pieturēties. Tagad lēnām sākam no sakņu sistēmas ņemt ārā visu veco substrātu. Tā, kas te ir? Jūs redzat, kad viņa ir stādīta koka mizās un tur klāt ir likts perlēts, kas patiesībā nav slikts variants. Un centrā ir ieliktas sunas un mazliet kokos, kas man, ja godīgi, pārāk nepatīk, tāpēc, kad ko tas dara, tas veicina to, ka saknes apkārt varbūt izžūšas, viņām vajag mitrumu, bet iekšā viņas visas būs slaps, un tas var veicināt pūšanu, tāpēc, ka jūs laistīsiet viņu tad, kad viņai gribēsies padzerties. Līdz ar to man patīk, ja podiņā tomēr tas substrāts ir vienmērīgs, līdz ar to orhidejas saknes arī žūs vienmērīgāk. Tā. Tad bija pāris lapiņas, kuras es noplēsu, es tagad vienkārši izkasīšu ārā visu. Te ir mazliet sfagnum sūnas, kā jūs redzēt, to visu varat ņemt ārā. Tā, un tagad tikai vajadzētu vēl nogriezt ziedu kārtus. Mēģiniet ziedu kārtus griezt, cik jūs tuvu vien varat pie lapas. Opā, 1. Un opā, 2. Šķēres man pirms tam ir sterilizētas ar šķiltavām, vienkārši apdedzinātas, bet tas ir noteikti jādara, jo jūs nezināt, kādas baktērijas var būt gan uz orhidejas, gan citas orhidejas, ko jūs esat apstrādājuši, gan varbūt kaut kas ir no mazgāšanas tur virsū tomēr kļuvis. Tā, attiecībā uz ziediem, jēga viņus vāzē likt reāli nav nekāda, viņi pēc dienas aizies bojā. Tur nekas nebūs. Vienkārši bija skaista, turējās 3 nedēļas. Ziediņi, viņa ir noziedējusi, viņai vajag tagad koncentrēties uz jaunu pseidobulbu dzīšanu un ziedu kātus ņemam nost. Tā, nu lūk, šādi viņi tagad izskatās. Saknes es mēģinu atpiņķerēt. Noņemt visu substrātu, jūs redzēsiet to, ka saknes ir daudz plānākas nekā Phalaenopsis orhidejām. Un viņas neobligāti kļūst zaļas, tad, kad jūs viņu aplējat. Vienīgais variants reāli, kā paskatīties, vai saknes ir dzīves vai nē, viņas pavelciet un skatieties, vai nāk ādiņa nost. Ko es arī darīšu, tad, kad es būšu tikusi no substrāta vaļā, cik es varu. Mēģiniet atpiņķerēt tās saknes, tāpēc, ka dažkārt viņas, ja viņu ir daudz, viņas ieņem podiņā formu, un tas var nebūt labi. Jo vienkārši podiņš ir par mazu tādai sakņu sistēmai. Tā, te ir lapiņa. Skatāmies, kas ir aiz lapas. Kāpēc es skatos tagad šeit aiz lapas? Ir tāpēc, ka Miltoniopsis jaunās pseidobulbas šitādas pašas nāks ārā no maliņas, aiz pēdējās lapas. Un vecā vairs neziedēs, jo viņai bija 2 ziedkāti, viņa vairs neziedēs, bet viņa dos enerģiju jaunajām bulbām izaugt maliņās, un tad tās atkal jums ziedēs. Tā kā noteikti asēt bulbu
un skatieties, lai viņa tomēr jums paliek veselīga. Jo viens variants, kā paskatīties, vai Miltonijopsis ir laimīga vai nē, ir paskatīties, vai pseidobulba nesāks sarauties. Ja viņa sāk sačakuroties un vairs neizskatās tāda forša, resna un veselīga, tas nozīmē, ka viņai vai nu ir sakņu sistēmā problēmas, vai arī pietrūkst mitrumu. Tā, es esmu notīrījis, cik es varu. Tagad es likšu zem skrāni noskaloties. Miltonijopsis orhidejas, viņas ir mazliet atšķirīgas viņas ir atšķirīgas kopšanas ziņā no Phalaenopsis orhidejām, jo, ja Phalaenopsis orhidejām tomēr patīk ik pa laikam bišķīt, ne ik pa laikam, bet, kad jūs viņus laist, viņām patīk jau būt tādām mazliet pakaltušām, teiksim, tā vienu dienu jau tādām pasausām, tad Miltonijopsis orhidejām tas noteikti nepatīk, un tas nav viņu stilā. Viņām tomēr patīk, lai ir tur tas mitrumiņš, līdz ar to es viņus laistītu, kad man liekas, ka viņa tūlīt būs sausa. Jo Phalaenopsis es pagaidīšu to vienu dienu, ka es neesmu pārliecināta, viņa ir sausa vai nē, tad Miltonijopsis es noteikti laistīšu, tad, ka man liekas, ka viņa ir sausa. Tā. Tagad, ko es darīšu? Es mēģināšu vilkt sakņu sistēmu, patiesībā izskatās ļoti labi, bet es mēģināšu vilkt un skatīties, vai no kaut kā nenāk āda nost. Lūk, šeit redziet, padevās, te ir vienkārši diedziņš. Tātad, redziet, te ir tikai diedziņš palicis. To jūs droši varat griezt nost. Jo vecā āda uz saknēm viņam reāli vairs nedzīvos, tā ir beigta sakne, droši plēsiet viņu nost, grieziet viņu nost, jo citādāk tas sāks pūt jums jaunajā substrātā, jums tiešām nevajag, jūs tagad tikko kā svaigi samainat substrātu, un viņš sāk pūt tikai tāpēc, kad tur ir sakņu ādu pārpalieks, ja tā varētu teikt. Redziet, ir tikai diedziņi paliek. Viņi nāk ļoti vienkārši nost, un tas ir variants, kā pateikt. Lūk, šī saknīte, viņai jau ir vāks. Jūs droši varat ar roku iet viņām pāri, jo te jūs redzēsiet, kas ir un kas nav. Vienā brīdī jūs sajutīsiet to stiprumu, ar kādu ir jāvelk, lai toči nāk nost lejā. Tās saknes, kas ir bojājušās un dzīvās palikt tur, kur viņas ir, jo no dzīvām saknēm jums tāda nebrauks nost, tas vienkārši nenotiks tā. Man liekas, ka patiesībā es viņu esmu apkopusi, kas ir diezgan pārsteidzoši, bija ļoti maz beigtu sakni, tā es nogriezīšu visus tos diedziņus nost. Tā, lai viņi pa podu nemaisās, nepiņķerējās. Ja kaut kādi melnumi ir uz saknēm un tā tālāk, to arī visu grieziet nost. Jo kas notiks? Tad, kad orhideja atkal atsāks augt, un tad, kad parādīsies jaunās pseidobulbas, viņa savu galveno enerģiju atdos, lai audzētu šīs pseidobulbas. Bet tad vienā brīdī pseidobulbas sāks dzīt saknes iekšā substrātā, jaunās, skaistās saknes, un tās tad atkal uzturēs orhideju. Un man ir bijušas šāda tipa orhidejas, kas ir vispār bez saknēm. Un tikai tāpēc, ka viņai ir bijis tāds kā pseidobulbas sākums, ko sauc par actiņu pašā malā, viņai pietika enerģijas, lai actiņu izvilktu, actiņu ielaida, kļuva par mazu pseidobulbu, ielaida iekšā saknes, un reāli viss bija kārtībā, viņi izdzīvoja. Man tādā ziņā liekas, ka viņas ir izturīgākas nekā Phalaenopsis orhidejas, jo Phalaenopsis orhidejām tomēr, ja, piemēram, sapūst centrs, tad tas ir viss. Bet Miltonijopsis, ja viņām ir pāris tās pseidobulbas, viņas var mierīgi vien aiziet bojā. Izdzīs jaunu. Līdz ar to man viņas personīgi liekas izturīgāks. Vienīgais viņas ir vairāk ūdeni mīlošas, tas ir jāņem vērā. Tā, man šī lapiņa arī nepatīk. Redziet, viņa tā kā malā iedegus. Es viņu arī vienkārši skaisti nogriezīšu lapas formā. Un tad man sanāks tāda, lūk, lapa. Tā, tagad tas, ko es darīšu, jo šīs orhidejas ļoti, ļoti milg liemeši, tāpēc, ka saknes ir maigākas, garšīgākas, saldākas, un arī viss pārējie netīrumi, kas tur būs iekšā. Es ņemu 3% ūdeņraģu pārskābi, un es to orhideju kārtīgi nopūšu.
visu sakņu sistēmu. Jūs varat droši veikalā vai aptiekā pirkt daudz spēcīgāku ūdeņraču pārskābi, pieņemsim 9%, pēc tam viņu vienkārši atjaukt. Tas nozīmē, jums, piemēram, ir 100 ml 9% pārskābes, un tu pielieciet viņām 200 ml ūdens, un jums sanāks 3% ūdeņraču pārskābes. Un kāpēc, piemēram, es dodu priekšroku ūdeņraču pārskābē, nevis kanēlim, kas ir vēl viens variants. Ūdeņraču pārskābē neapdedzina saknes tik ļoti, un ūdeņraču pārskābe arī tiek vaļā no gliemežiem un no gliemežu oliņām. Un tas ir šausmīgi svarīgi, jo, ja orhidejās iemetās gliemeži, nu, tad viņiem vienmēr patīk visi jaunie dzinumi. Tas nozīmē, jūs, piemēram, esat gaidījuši to jauno pseudobulbu kādu laiku, pāris mēnešus, un tad atnāk gliemežs, viņai viss saknes apēd. Nu, tas arī nav variants. Tā, tagad es ļaušu viņai, apmēram minūtes 5 vienkārši pasēdēt, lai viss ūdeņraču pārskābe tiek galā ar visām problēmām, kas tur ir vai nav, bet, tā, lai viss ir droši. Tā, kamēr man orhideja sēdēs, es sagatavošu substrātu. Substrātu es skošu visprom, es ņemšu mākslīgo, kas ir cerāmis. Tas ir māla substrāts, tāda tā kā māla akmentiņa, kuros ir ļoti daudz poru, un viņi lieliski uzsūc ūdeni. Un tas nozīmē, ka viņi saglabājas mitrāk daudz ilgāk, un tur orhideja mitrāk daudz ilgāk. Es neesmu nekad tā sajūtus, ka Phalaenopsis orhidejām šausmīgi vajadzētu šo substrātu tikai tīro, bet kaut kā man labāk visas orhidejas, kurām patīk vairāk mitru, un kaut kā labāk šī substrātā dzīvo. Viņš arī lieliski elpo, viņš izskatās tikai kā smilts, bet patiesībā tas akmens nemaina formu, līdz ar to tur vienmēr būs vietiņa kādam gaisa gabalam. Un tas, ko es daru, nekad neņemiet vienkārši cerāmisu vai ķeramzītu, kā man liekas arī viņu sauc, un vienkārši ieberiet podā. Tā nedariet, tāpēc, ka tad, kad viņu veidoja, viņš ir pilns ar māla putekļiem, un viņš ir kārtīgi jāskalo, jo tie visi māla putekļi var saķerties reāli orhidejām pie saknēm un aiztaisīt orhideju poras ciet. Līdz ar to orhideja mocīsies, noteikti skalojam. Jūs tagad redzēsiet, cik no viņa ārā daudz nāks, jo viņš reāli nezaudēs masā, bet jūs redzat, tie ūdens ir kādā krāsā. Un tie visi ir reāli putekļi. Un es daru to vienā bļodā, tā kā zelta rakšanā. Vienā bļodā, un tad cauri. Redziet, kāds ūdens. Tādi, ja jūs ieliksiet podā no orhideja, pārākajā sajūsmā nebūs. Un skalojam, kamēr substrāts ir tīrs. Kamēr vairāk nenākās smilts ārā. Jo, viņu ir daudz, un viņš skalo un liekas, cik tur var būt, bet, visas tās poras, kurās var mierīgi ūdens sēdēt, ir tā ir pilns ar tiem putekļiem. Tā kā noteikti skalojiet. Un tā es saku, es ņemu vienu bļodiņu, kurā ir vienkārši bļodiņu un dušlāgu, un no vienas otrā. Un man ļoti skaisti izskalojās. Visi tie mazie krikumi, visi, kas var ķerties pie saknēm, tas viss tiks izskalots. Kā jūs redzēt, tagad ūdens ir tīrs, tikai pāris gabaliņi, tad tādu substrātu mēs arī tagad lietosim. Un viņš arī būs padzēries, līdz ar to viņam nevajadzēs pēc tam laistīt. Tā, orhideja man ir pasēdējusi, man liekas, pietiekami ilgu laiku. Tagad es viņai noskalošu vienkārši saknes. Dariet to ar siltu ūdens, pēc, ka, nepatīk orhidejām augsts ūdens. Dariet tādu istabas temperatūras ūdeni, arī ne pārāk karstu, jo nevajag arī orhideju uzvārīt. Bet, nepatīk viņai augsts slagains ūdens, jo viņi tomēr ir tropisks augsts. Tā. Tas būtu izdarīts. Es ņemšu jaunu podiņu. Ja jūs gribat, jūs varat arī izmantot veco podiņu, bet es iesaku viņu kārtīgi ar fēriju izmazgāt, lai tur nekā nav, un pavārīt apmēram minūti. Ūdenī vienkārši novārīt, tad jūs zināt, ka visas baktērijas, viss gliemeži, viss, kas tur var būt, tas viss ir tīrs. Bet, es lietošu šodien jaunu podiņu. Tā, un tas, ko es daru, es sāku likt substrātu, podiņa apakšā, tur ir podiņā caurumiņa, apakšā tas ir orhideja podiņš, un man liekas, ka arī pietiks. Tad, kad jūs liekat Miltonija apsis orhideju iekšā,
tad skatieties, nemēģiniet viņu norakt. Viņai tomēr ir jāmēģina būt kaut kā tā kā mazliet pa virsu, tāpēc, kad orhideja, tad, kad viņa dzīst tos jaunos dzinumus, viņa nevar būt vat šitā iekšā podā. Nu, tā neies cauri, viņai tomēr ir jāstāv uz podiņa. Un tas, ko mēs darām, jūs vienkārši turat pozīcijā, kādu jūs orhideju vēlties, un sākat substrātu bērt apkārt. Es to darīšu izlietnē, tāpēc, ka šitas substrāts iet uz visām pusēm. Tā, un vienkārši turpiniet, vienkārši turēt tur, kur jūs orhideju gribat, un bērt apkārt substrātu. Tā, nu te viņš būs mazliet piebērts. Tagad, ko jūs darat? Jūs paņemat podiņu, turat orhideju, kur jūs viņu gribat, un vienkārši pasitiet. Jūs pasitīsiet podiņu, un reāli, kas notiks, visas saknes piepildīsies, substrāts apies apkārt visām saknītēm, līdz ar to tikai nespiediet, lūdzu, tāpēc, kad orhideja pati ar sevi tiks galā, cik viņai tur vajag dziļi iekšā būt vai nē, bet ja jūs sāksiet uz saknēm spiest, tad tas var nelabi beigties. Tā. Un liekam no visām pusēm. Jūs varat vēl vienreiz padaudzīt, es nedomāju, ka man tas ir vajadzīgs, jo man liekas, ka tomēr, nu labi, ar sliktu nenāks. Tā, lai viss ir ieķēries iekšā, novācam substrātu no lapām. Man tās pāris saknes ir ārā, bet viņas jau pirms tam bija ārā, un viņas tā uz augšu sacēlušās, nu, ko es tur varu darīt? Nu, bet viņas ir dzīves, viņas tā grib augt. Tā, tagad, vienreiz sekundīt, nomazgāšu rokas, tēt jūs varat redzēt, kā viņas sēž substrātā. Redziet, visas saknītes ir skaisti iekšā substrātā, viņam apkārt ir substrāts, un viņas tur laimīgi arī dzīvos. Tagad, ko es iesaku darīt? Tad, kad jūs esat tikko, kad orhideja tomēr pārstādīšu, viņai patīk ļodzīties un braukāt pa podu, jo Phalaenopsis orhidejām ir tās saknes diezgan biezas un viņas labi turās. Bet Oncidium orhidejām, Miltonijopsis orhidejām ir tā, ka viņas tomēr, viņām patīk pa podu lēkāt. Un tāpēc es ielieku to pašu kātu, kas bija iekšā podā, un vienkārši piespraužu šiten to lapu. Tā skaisti viņai apkārt, jūs varat paņemt arī metāla gabaliņu, vienkārši apvīt. Es laikam arī pēc tam paņemšu metāla gabalu, jo man nepatīk, ka viņš tā kā viņai ir iedūrēs tanī lapā. Bet, lūk, un tagad viņi ir stabili, tagad viņi nekritās pa to podu, nelēkā, un viņi jums augs tā, kā jūs vēlties, nevis tā, kā viņi tagad izdomās vai no apgulties vai tā tālāk. Bet, lūk, tā jūs pārstādat Miltonijopsis orhideju. Paldies! Ja jums video patika vai nepatika, rakstiet komentāros un pasakiet, ko vajadzētu pamainīt, vai arī, ja jums ir kāda orhideja tēma, kas ļoti interesē, es noteikti uztaisīšu video un lieciet laikus, parakstieties. Paldies!